Svarīgi. Paldies. Māja, dzirdot šo, vēl mēs ironizējām pirms rādījuma par tām prettanku mīnām, kuras plāno izlikt gar Latvijas, Baltkrievijas, Krievijas robežu, tā skaitā. Gribās man ironizēt, jā, projām, jo es pārlasēju tur to materiālu, un tad žoks ir daļēji, cik es saprotu, ar Krievijas robežu ir žoks, bet nav ar Baltkrieviju, kur ir daļēji. Ja. Žogu mēs neesam spējīgi uztaisīt, bet toties izskaram jautājumu par prettanku mīnu izvietošanu. Jā, man vēl te draugi bija medījuši brīvdienās tur, un viņi teica, ka viņas noķēruši robežu sargu tur. Tā kā tas mednieks klausējos, ja kādi vai uzkāpt uz prettanku mīnas, varbūt tās. Bet, nē, nav nekādi joki. Nav nekādi joki, un es neredzu nekādu attaisnojumu tam, ka nav žoga. Jā, atceramies notikumus, tad šie nelegāli imigrantu pūļi, starp kuriem par retām varbūt ir kāds īstenums bēglis, viņi lauzās gan uz Poliju, gan uz Lietuvu, un Polija un Lietuva, kas ir Eiropas Savienības dalība valstis, kurām ir tādas pašas procedūras, viss tas pats zibenīgi uzbūvēja žogus. Pirmkārtīgs zibenīgi saskaņoja, izdarīja, un es, labi, nebūdams valsts pārvaldes darbinieks, nesaprotu, kāpēc Latvijas republikā, ja, nekādīgi ar to netiek galā. Un rezultāts ir, protams, tāds, ka, ja mēs skatāmies arī uz, nezinu, kas saka, fiskālo iznākumu tā visam, tad kas tagad notiek, tur meži pilni ar robežsargiem, ar policistiem, ar kaut kādiem brīvprātīgiem zemessargiem, kas tagad, ko Baltijas ceļu taisīs, sarosies rokās un tagad, mēģinās nosargāt robežu. Lietuvieši nāk palīgā nožēlojami. Godīgi sakot, nožēlojami. Ja, un man ir ļoti skumji un žēl par Latvijas apbrīnojamo nespēju, neizdarību, un no kurienes kājas aug, es varbūt tik labi to nesaprotu, bet man visu laiku vēl sajūt, ka tas smažo kaut kādā mērā pēc kaut kādām koruptīvām darbībām, pēc kaut kādiem tur mēģinājumiem šajos procesos kaut ko ielobēt, kaut kāds vēlamos būvnieks, un tāpēc kaut kas tur bremzējās un tā tālāk. Bēdīgi. Viss ir bēdīgi, un ir kaut kādas lietas, ar kurām nejoko. Ja? Tie joki sen ir beigušies, un ir visiem skaidrs, ka mēs esam viens no potenciāli nākamajiem mērķiem. Un arī ir daudz dzirdēts, un diemžēl mēs ar nepatīk klausījāmies, ka lietuvieši tur kaut kāda analītika bija analizējuši, ka Latvija, protams, ir Baltijas vājākais posms. Un tāda mēs laikam arī esam. Viss tāda, klasiskā muļāšanās. Tu jau īstenībā pats arī atbildēji, tāda klasiskā muļāšanās, jā. Mums jau faktiski ar visiem tādiem lielākiem projektiem ir diezgan sarežģīti. Es nezinu, tur ir viens ir tas, es domāju, ka tajā kaut kādā regulējumā mēs tur paši vienmēr tur pinamies, un tur ir tādas pārsūdzības un ņemšanās, un tad atceļ. Faktiski no tādiem lielākiem projektiem, kurš mums nav bijis ar kaut kādu milzīgu skandālu. Ja? Tagad arī tikko ziņas cita tēma, negribu aizsākt, nezinu, tur Rail Baltica kontekstā mēs jau te būvējamies, izrādās 4 reizes dārgāks, nezinu, kur naudu dabūt. Ja? Atkal, kas tas tāds, ja tur vilcieni iepirkumi, tagad es saprotu, laikam nebūs, atkal naudu zaudēs.